Čau visiem! Šodien smuks saulīt spīd. Domāju, jāienāk video un mazliet ir jāpastāsta, kur es esmu tagad dziļi iekšā. Lasu grāmatu, emocionāli nenobriedušu vecāku, pieaugušie bērni. Psiholoģijas doktora Lindsija Gibsone. Noteikti daudz no jums jau zina šo grāmatiņu. Un tur ir ļoti forši un vienkāršā superīgā valodā pastāstīts, kādi ir mūsu vecāku tipi. Un tādējādi tu arī saproti un uzzini, kādas ir tās traumas, kas tev bonusā ir nākušas ar konkrētu vecāku tipu. Protams, ka nevar pateikt ar 100% melns vai balts vai, teiksim, tas tāds viss ir tieši tā, kā grāmatā rakstīts, bet jums paliks ļoti, ļoti daudz skaidrāk jau, kā tas vispār strādā. Un, piemēram, lai es varētu iedot piemēru, es neminēšu vārdus, protams, neko tādu, es minēšu no savas sesijas kādu piemēru par vīrieti, piemēram, ja? Šis vīrietis, ejot regresijā un teiksim, sesijā, tālāk mēs skatāmies, kur ir radusies konkrēta trauma. Un viena no traumām radusies, protams, ir bērnībā, kur tēvs pamatīgi ar stingru roku, mēs daudz zinām šito te tēvu stingro roku, audzina savu dēlu, lai iznāk tāds kārtīgs vīrietis, tāds kārtīgs, sākos tiem zobiņiem un viss aiziet. Un tad viņš viņu tur pa kārtīgi taisīja, un kamēr viņš viņu pa kārtīgi taisīja, to žagaru, protams, skanēja arī visādi vārdi. Ak, tu mazais krupis vai kaut kas tam līdzīgs, tādi krupis, man liekas, atceros, tas sīkais krupis, ko tu tā, ko tu šitā. Mēs arī daudz no šo vārdiņu arī esam dzirdējuši pareizi. Un, ko jūs domājat, kā tas, kas ir noticis bērnībā, ietekmē cilvēka dzīvi? Un tad skatieties, tālāk šis te mazais krupis izaug liels, bet viņam uzstādījumos, zemapziņā ir ierakstīts, ka viņš ir mazais krupis. Viņš tātad, viņa validācija jau ir uztaisīta. Tēvs viņam ir iedevis šo te vērtību, tu esi mazais krupis. Un šis cilvēks tā jau arī dzīvo pa savu dzīvi. Viņš ir mazs krupis priekšniekam, priekšnieks izsauc tev uz darbu, pasauc tev uz darbu, kad viņam vajag, brīvdienā izsauks, algu nepieliks un darīsies ar tevi kā vien var, jo tu esi mazais krupis. Un ko mazie krupi dara? Viņi strādā pa 3 un 4, jo viņš jūtas niecīgs un nevērtīgs, jo viņš zina, ka viņu var izmest no darbā ārā. Viņam ir jāpiepilda nepārtraukti šis skrējiens piepildīt, kad es esmu vērtīgs. Viņš kā traks rausies tajā darbā. Viņš kā traks darīs vislabāk pa visiem. Un šādējādi pierādot, ka viņš ir kaut cik vērtīgs. Viņš pilnīgi un no visas sirds vispār sevi nejūt, nav viņam. Viņš ir piedzimis, iedomājieties, kā Dievs. Cilvēks ir kā Dievs. Dievs pēc savas līdzības ir radījis cilvēku. Tu vari visu, tu esi maksimāla vērtība, tu esi kolosāla dvēseli. Bet vecāki tev iedod šo validāciju, un ar to tu tālāk arī dzīvo. Un tad arī mājās sievai tu gribi to vērtību parādīt, ka tu tomēr neesi baigi mazais krupis, un ar kulaku tu parādīsi, ka tev ir jāklaus. Tāpat arī tu savus bērnus paudzināsi ar tēva stingro roku, jo, kas tad no tevis būtu izaudzis, vai ne, ja nebūtu tā tēva stingrā roka. Un tālāk cilvēks ielicis sevi tādā kā kastītē, ka par tevi viss ir pateikts. Tu esi maziņš un nevērtīgs, tu esi sīkais mazais krupis. Un tā tu pa dzīvi arī jūties un ej un centies ar to cīnīties, tu centies pierādīt, ka tā nav taisnība, tu centies ar šo iedoto sev validāciju izdarīt pilnīgi visu, lai tā nebūtu taisnība. Un pretēji
tu varētu dzīvot pilnīgi brīvu, kolosālu dzīvi, sadzirdēt sevi, savu ķermeni, traumas dziedināt, ja? Jo kas ir traumas, viss, kas ar mums ir noticis, ir mēs esam tā kā sašķīduši, tā kā stikls ir sašķīdis uz visām pusēm. Šīs traumas ir jāsavāc kopā un jāizdziedina. Šis stikls, šie gabaliņi mums ir jāsavāc apakaļ, tikai tad mēs būsim paši pilnības. Jo ko mēs gribam? Mēs gribam mieru, mēs visi gribam beidzot mieru. Un miers būs tikai tad, kad tu būsi savācis visas savas daļiņas apakaļ un tu būsi pats pilnība. Un tā, lūdzu, notiek. Ja? Teiksim, šī vīrieša pieredze parāda to, ka tu cīnies ar tādām kā vecāku uzliktām vērtībām, un tu domā, ka tas ir tas vienīgais, tas ir tas pareizais, jo tu no tā nevari principā gan arī iztikt. Tu nevari izkāpt ārā bez palīdzības, tu to pat neredzi. Tu redzi tikai to, ka tev nepārtraukti ir jāsasniedz, tev nepārtraukti ir jāskrien, tev ir jāstrādā kā zirgam pa 5 cilvēkiem vismaz, lai tevi neatlaiž, lai tu esi vērtīgs, lai tu pat neļauj izteikt savam īstiem viedoklim, kā ir. Ja, tu vienkārši baidies cilvēkiem pateikt acīs, kā ir, lai vienkārši no tevis nenovēršās. Jo tad, kad tu sāksi runāt, kā tu domā, ne visiem tas patiks, un cilvēki vienkārši novērsīsies. Un atkal tu nebūsi vērtīgs. Un šī sāpe, šis aizvainojums ir ar tevi, un tevi mierina alkohols, varbūt pat katru vakaru, varbūt tikai sestdienās, svētdienās, ja, kā mums patīk teikt. Mums tur tāda viena glāzīte pie vakariņām vīna, tas taču ir ļoti veselīgi. Ļoti veselīgi. Kur tas rakstīts ir? Kurš to teica? Apdulināt sevi ir veselīgi. Un tā tu sev anestēziju dod un mēģini validēties, mēģini būt vērtīgs un mēģini pierādīt, ka tu šajā dzīvē kaut ko vari. Bet vienkārši, ja vien tu ieraudzītu, ka tu varētu izkāpt no tās kastītes ārā, dziedinot visas šīs traumas, tu aizietu pilnīgi pa citu ceļu. Un tev nekur nevienam nekas nebūtu jāpierāda. Un tu dzīvotu tieši to dzīvi, kādu tu vēlies, kādu tu esi iedomājies tajā mierā un tajā saskaņā ar sevi. Jo tikai tad jau tu arī jutīsi sevi un dzirdēsi. Līdz tam tu nepārtraukti pierādīsi, ka tu neesi tas mazais krupis pēdiņās. Ja? Padomājiet par to. Lai jums visiem forša diena!